Trakas lietas, rekas gūs. Atmiņas, kam vajag rīt, jāvar tagad, rīt, jau būs par vienu dienu mazāk, rīt, mūs varēs vakardienam vajāt, rīt, ko tu teici aizvērot acis? Labdien, ekstremālais Hugo, un es jums parādīšu, kā braukt ar Spooky Boa vai ar ripstiku, pareizāk sakot. Reku aizbraukšu baltais busiņš, tad es jums rādīšu. Nu, es no sākuma parādīšu, kā es braucu. Es uzkāpju uz dēļ, tad braucu tā kā vilnīšu veidā. Es jums arī rādīšu pamācību, protams. Gribu pamācību tagad? Labi. Pagaid, es teleportēšos no šīs vietas uz šo vietu. Tad es jums mācīšu. Jums ieskam ar labo vai kreiso kāju, tur var dievākā pūs. Es ar labo parasti kāpu visu laiku. Vai ja jūs varat ar kreiso. Tad man vieglāk ir labo, tāpēc rādīt labo. Uzliec labo vai kreiso. Un tā, kas tev kreisā vai labā kāja palika uz zemes, atspēries, nevis atspēries, bet atstumies ap viņu un uzliec kājas tās resnākās daļas. Tas laik taisa tā kā vilnīši. Es iemācījos pirmajā dienā braukt. Tur tā gultņa arī ir. Izkās tā riepas. Tad es jums parādīšu, kā ar šito asi atgriezties. Tad jums rādīšu. Noksim kameru. Skatieties! Ļoti ass pagrieziens iznāk. Tāds iznāk pagrieziens. Jūs redzējāt? Nekas čauties. Un reku strojkas. Viena strojka. Otra. Trešā tā lielā. Un tur ir mājas. Tur iet cilvēki. Fokusēsies līdās. Uz dēļa man ir rakstīts Spooky Boa. Viņam ir acs. Viņš ir zaļš. Viņam balts riepiņas, bet tās riepiņas pasūtīsim jaunas. Viņam ir gan gultni un tie. Ja, lai nomainīt riepiņu, jānomaina arī gultni. Jāizim ārā no veciem un paldies, ka skatījāties. Nospiediet laiku un subscribe un abonē man kanālu.